Tad sveicināti visi, kas ir atnākuši, visi, kas skatās tiešraidē. Mums tūlīt sāksies otrā paneļa diskusija šajā dienā. Un šīs paneļa diskusijas vadmotīvs ir brīvs ritms, jeb runāsim par jauniešu izdegšanu un tās novēršanu un izvairīšanos no tās. Un šajā diskusijā mums ir pieaicinātas trīs burvīgas dāmas, kuras tad pastāstīs par šo diezgan svarīgo tēmu. Un kā pirmā mums ir aicināta Jūrmālas Kaugaru vidusskolas direktore Ella Daņiloha. Sveicināti! Labdien! Tāpat arī mums ir aicināta divkārtēja Jūrmālas gada jauniete gan 2022. gan 2024. gadā. Un tā ir Estere Felicita Žukovska. Sveiki! Un visbeidzot, pie mums arī ir ieradusies Jūrmālas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vecākā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jomā un arī supervizore Mārīte Švīgere. Labdien! Nu jā, tā kā sāksim diskusiju, mums ir sagatavoti pāris tādi svarīgi un atvērti tipi jautājumi, kurus tā vēlamies arī izrunāt un dzirdēt arī jūsu viedokli, protams. Un sāksim ar to. Izdegšana, mēs zinām, ka tāda lieta ir, tāda problēma vienmēr ir pastāvējusi. Un runājot tieši par jauniešiem, kā varbūt viņi tieši ietekmē jauniešu ikdienu, mācības, darba spējas, ģimenes dzīvi un attiecības ar apkārtējiem? Kas ir tās galvenās lietas, kā viņi tomēr ietekmē, kā jūs varētu raksturot, kā ietekmē jauniešu ikdienu izdegšanu? Laikam varu sākt es. Man šķiet, ka vislielākajā mērā to var pamanīt ar ikdienas tādām aktivitātēm, ar to pašu skolu, ar grūtībām skolā. Arī tuvinieki, piemēram, šo te izdegšanu var pamanīt, kad viņu jaunietis sāk vairāk tā kā ierauties sevi, nepiedalās vairs aktivitātēs un mazinās varbūt interesi par hobijiem, interesēm, kas līdz tam ir veidojušas lielu daļu no viņa dzīves. Noteikti arī ar tādām tīri fizioloģiskām lietām, ar ēšanas traucējumiem, miega traucējumiem, piemēram, arī ar fizisko aktivitāšu samazināšanos. Tās ir tādas pamatlietas. Varbūt kolēģis ko vēl var pielikt klāt. Kolēģis, tas laikam būtu es, ja? Protams, skolā mēs jūtam, kā samazinās motivācija mācīties vispirms, rodas konflikti. Un tagad, ja mēs runājam ar skolēniem vai ar bērniem, rodas tāds jautājums, ka man ir depresija. Diemžēl viņi nerunā par izdegšanu vai nogurumu, viņi sāk runāt par to, kā depresija un protams, ka vajag varbūt plašāk stāstīt gan vecākiem, gan bērniem, kā vajag sevi kontrolēt. Bet galvenais, ka vairs nav motivācijas, viņi nemācās. Un ikdiena tie konflikta situācijas gan ģimenē, gan savā starpā, gan tas bērns vienkārši nezin, ko viņam darīt tālāk un priekš kam to darīt. Viņš skatās un neredz to jēgu. Ko pateiks mūsu jaunākie? No tāda aktīva jauniešu skatu punkta es varētu pateikt to, ka veidojas arī tādi kā iekšēji konflikti, ne tikai konflikti ar ārējo sabiedrību, bet arī pašam jaunietim. Un es nezinu, kā ar citiem jauniešiem, bet, piemēram, man ir tā, ka ļoti bieži ir teikts, kas ir izdegšana un kā to neizveidot, kā neizdegt, taču tad, kad ir šī izdegšanas fāze jau, tad ļoti bieži ir tā, ka apkārtējie to nepamana un netiek veiktas tās rīcības un nav īsti saprašana, ko darīt, kad ir izdegšana. Bet ir ļoti daudz sarunas par to, kā neizveidot izdegšanu. Jā, runājām tiešām par galveniem šiem te faktoriem, kas varbūt parādās, kas ir tiešām motivācijas trūkums, negribēšana neko darīt. Tās ir lietas, kas ir dzirdētas diezgan daudz, un prieks, ka jūs to apstiprinājāt, bet varbūt kas ir šie te zemūdens akmeņi, pa kuriem īsti neviens skaļi nerunā, kurus varbūt jūs savā profesionālā darbībā vai tīri esot kā jauniešiem, ko jūs esat novērojuši? Kas ir tas, mēs visi zinām šis motivācijas trūkums, bet kas ir tas, ko varbūt, par ko mazāk runā, bet ko jūs esat novērojuši savā ikdienas darbā ar jauniešiem? Labi, sakšu es tagad, jā.
Es saprotu, ka Marīta runās par perfekcionismu, ja, bet es runāšu par to, ka tomēr mēs visu varam sākt ar audzināšanu. Diemžēl pēdējā laikā parādījies tāds termiņš, kā psiholoģiskie audzināti vecāki. Viņi pārāk daudz lasa grāmatas un pārāk daudz zina un saka vienkārši veidot tādas attiecības ne tā kā vecāks un bērns, bet kā mēs būsim draugi. Un bērnam nav tāda sajūta, ka viņš tika uztverts ne tikai kā personība, bet nav sajūta, ko viņš var un ko viņš nevar. Un tad, kad ir prasības no skolas kaut ko darīt, tad, protams, kā arī paliek tā, ka es nevaru, negribu, nedarīšu. Un tas arī veido tā, kā varētu būt, ka priekš kā man to darīt, jo man neviens vienkārši neuzaudzināja tā, kā vajag vienkārši, ja, un tad es darīšu. Un cita lieta ir tiem stipriem vecākiem, kuri visu laiku tikai prasa no saviem bērniem. Tas ir arī ļoti liela problēma, jo tad vajag runāt ar vecākiem un paskaidrot, ka bērns tomēr ir bērns, viņam arī ir sava dzīve, un viņam būs sava pieredze, un viņš var kļūdīties. Un skolā arī mēs mācām to, kā no kļūdām mēs mācāmies. Bet tie perfekcionisti, viņi neprot kļūdīties, viņi baidās no kļūdām, un arī tas ir viens solis pie izdegšanas. Es varētu turpināt par zemūdens akmeņiem, kas, manuprāt, ir vislielākie par izdegšanu tieši jauniešiem, ir tā atbildības sajūta, jo ļoti bieži tiek arī teikts, ka tā jaunietim veidojas tāda negribēšana, bet tas jaunietis arī izjūt tādu kā atbildības sajūtu, jo ja pirms tam ir darīts un daudz, un tad pēkšņi ir šī izdegšana un nav sajūta, ka var turpināt darīt, bet joprojām pastāv tā atbildības sajūta, bet es taču to darīju tik ilgi, es taču varu, kāpēc pēkšņi man nav spēka, un turpina darīt, pat ja ir šī izdegšana, bieži vien ir tā, ka mēģina, bet vienkārši nesanāk, un tad ir tā atbildības sajūta, ka vajag turpināt, bet vienkārši neiet uz priekšu un ir izsīkums. Jā. Es noteikti piekrītu kolēģiem. Varbūt tikai mazliet papildinot, ka jā, viena lieta ir šis te perfekcionisms, kas, lai cik man ļoti negribētos to atzīt, varbūt dažreiz nāk jau tiešām no bērnības, kad arī vecāki tā kā sagaida, ka tu vari vislabāk vai tu vari ļoti labi, un varbūt neattīsta arī kaut kādā veidā šo te spēju pieņemt zaudēšanu, pieņemt neizdošanos, un ar laiku, un līdz ar to pieaugot, pusaudzim jaunietim ir grūti pieņemt šo te iespēju, ka kaut kas nav uz 100% vai 10%, un tad speciālistu darbs ir mācīt, pieņemt sevi un pieņemt arī savu varbūt kaut kādu neizdošanos un varbūt kad nevienmēr ir jābūt visam uz 100% vai uz 10%. Vēl viena lieta, kam varbūt gribētu arī vērst uzmanību, ir šī te, ka izdegšana tas nav īstenībā tik vienkārši, jo katram jaunietim tas noteikti būs savādāk, jo mēs katrs esam ļoti, ļoti atšķirīgi. Un arī viens no šiem te iemesliem ir šis te emocionālais jūtīgums, kas ir mūsos jau līdz ar dzimšanu ir iegūts, un ir jaunieši, kuri ilgāk var turēt lielu slodzi un būt stresa apstākļos, bet ir jaunieši, kuriem šis te laiks ir stipri mazāks, un to arī ir ļoti būtiski ņemt vērā. Gan pašiem, gan visiem tuvajiem. Un, ja mēs runājam par tādiem zemūdens akmeņiem, tad ir tāda jaunībā
To es arī pati uz savas ādas esmu piedzīvojusi daudzus gadus atpakaļ. Ka ir tāda ilūzija, ka tu esi tik enerģijas pilns, ka tu vari vienu nakti gulēt 4 stundas, otru nakti gulēt, varbūt tikpat darīt 101 darbu, bet kaut kādā brīdī tāpat pienāk, kad ķermenis tev liek apstāties. Un, līdz ar to jauniešiem arī dažreiz arī izdodas radīt gan sev, gan citiem tādu iluzoru priekšstatu, ka es taču eju, daru, un tāpēc arī varbūt apkārtējie negluži uzreiz pamana jau tajā sākuma stadijā, ka ir šīs te izmaiņas, jo es rādu uz āru, ka es varu, lai gan iekšēji, kā teica Esteri, tātad, ka es jau esmu tāds pusnoplīsis, ja tā var teikt. Jā, tā kā esam apmēram izrunājuši, kā vispār ietekmē jauniešus izdegšana un pat nedaudz pieskarāmies, kā viņi veidojas un kas ir tie sākuma posmi, bet turpinot nedaudz arī šo tēmu, kā viņi veidojas, es domāju, ka ļoti daudz grib dzirdēt jūsu viedokli, kā vislabāk jaunietis var izvairīties no izdegšanas un vispār neiziet cauri kaut kam tādam un nepiedzīvot to. Varbūt jums ir kādi novērojumi, kādi padomi. Es domāju, daudz gribētu to dzirdēt. Es arī sākšu tagad, labi? Es domāju, ka galvenais arī iemācīt jauniešu plānot savu laiku. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem arī, jo tā saucamais time managements ir ļoti svarīgs gan no pieaugušiem cilvēkiem, gan arī jauniešiem, jo plānot ne tikai to, kad es kaut kādas nodarbības, bet arī atpūtu. Jo atpūta nav tā vienkārši es negulēšu, neko nedarīšu, jo atpūta ir ļoti, ļoti vajadzīga gan mūsu ķermenim, gan mūsu smadzenim arī. Un to mēs varam tiešām darīt visi kopā, pieauguši kopā ar skolēniem, un to mēs varam palīdzēt. Nestāstīšu visu, lai būtu ko paturpināt. Jā, tad došu. Es teiktu, sākums noteikti ir informēt gan jauniešus, gan arī apkārtējo vidi, kas ir jauniešiem apkārt, un varbūt arī apkārtējo sabiedrību, kur nesaskarās tieši ar jauniešiem, varbūt tik bieži, bet tāpat informēt par to, kas ir izdegšana, kā tas izpaužās un kādas ir šīs pazīmes. Un, protams, arī kā rīkoties ne tikai pirms izdegšanas, bet arī izdegšanas laikā un pēc tā. Un pēc tam, kā jau teica, laika plānošana un noteikti prioritāšu uzstādīšana pašiem jauniešiem un vērtību izprašana. Grūti ir runāt trešiem. Es laikam šoreiz likšu uzsvaru uz tuvo un draugu mīlestību. Man šķiet, ka viens no būtiskākajiem faktoriem, kas var palīdzēt, ir, ja tev ir vismaz viens īsts draugs, kuram tu vari piezvanīt kaut vai 3 naktī un pasūdzēties par to, kas tevi nomoka. Vecākiem būt vērīgiem, un tur nevajag daudz, vajag vienkārši būt līdzās. Lai līdz tam neaizietu, ir tādi 3 vaļi. Pareiza ēšana, jeb sabalansēta ēšana, fiziskās aktivitātes un miega režīms. Man liekas, ka šie 3 ir ļoti grūti izpildāmi dažbrīd, jo ar miega režīmu, es domāju, šeit arī telefonu nelietošanu pirms nakts miega, ko diezgan grūti ir, man liekas, mūsdienu jaunatnē ievērot, bet varbūt ir vērts pamēģināt. Piemēram, aizmigt nevis ar skatīšanos kaut kādu videoklipu, bet, piemēram, mūziku miegam. Ēšana, tas, ko es saskaros, tiekoties ar jauniešiem un runājot, un esmu sapratusi pēdējā laikā, ka jaunieši īstenībā ļoti neregulāri arī ēd, piemēram, varbūt tikai 1 ēdienu reize dienā, un pie tam tāpat ir ar McDonaldā, kas nav gluži varbūt tas sabalansētākais ēdiens, gribētu teikt. Un
par to būtu vērts runāt gan vairāk, gan arī pievērst uzmanību tam, jo tam tiešām ir ļoti liela nozīme pietiekamiem vitamīniem, vielmaiņām un tiešām tādam sabalansētam uzturam, jo tas ir gan svarīgi mūsu ķermeņa attīstībai, gan smadzeņu attīstībai, kas palīdz arī pēc tam tālākajos visos procesos. Un, protams, fiziskās aktivitātes. Un šeit es nedomāju, ka tā ir jābūt maratonu skriešanai, bet gan tādām ikdienas aktivitātēm, pastaigām, būšanai svaigā ārā, kopā kaut vai ar draugiem, bet kaut kur svaigā gaisā un kustēties visu laiku, atrast kaut vai 5-10 minūtes ikdienā arī priekš pakustēšanās un iziešanas tiešām svaigā gaisā. Jā, tātad tiešām lieliski padomi gan no tā fizioloģiskā, gan psiholoģiskā, ļoti, ļoti jauki. Bet šie ir tie veidi, kā vislabāk mēs varam mēģināt izvairīties no tā. Bet nereti tomēr cilvēki jau ir nonākuši šajā izdegšanas fāzē un tiešām ir šis motivācijas zudums un viss. Un šeit droši varat arī kaut kā personiski pastāstīt, ja ir bijusi pieredze ar izdegšanu vai jums pašām, vai kādam tuviniekam, kur jūs esat pieredzējuši šo cilvēku, ir kāds izdedzis. Kā tomēr var atgriezt to dzirksti, deksmi, entuziasmu un šeit var droši izstāstīt kādus stāstus vai padomus, kā jau esot tajā iekšā, no tā tomēr izkļūt ārā un atgriezt to vēlmi darboties. Kā jau es minēju, es arī savā jaunības maksimālismā esmu piedzīvojusi tādu brīdi ar skriešanu, tiešām studējot, vēl piestrādājot 3 darbos paralēli pa naktīm, pa dienām un brīvdienām. Un tas, kas man personīgi palīdzēja, bija, ka es sapratu, ka ir pienācis kaut kāds brīdis, ka man vairs nav ne par ko interesi un neko es negribu vairs darīt. Un draudēja arī studiju pamešana, ko man īsti negribējās piedzīvot. Tad man palīdzēja, kā jau Ella minēja, šī tāda apsēšanās, došana, laika sev došana un saplānošana un arī kaut kādā brīdī atteikšanās no kādas no lietām, ko es darīju, ko es sapratu, bez kuras es varu iztikt, bet kura atņem ļoti daudz man laika. Un, man šķiet, ka šeit tiešām var palīdzēt laikam pirmais solis būtu sev atzīt, ka es esmu nonācis līdz tādam stāvoklim un tālāk jau tad skatīties, ko es varu darīt un ko es varu izmainīt savā dzīvē. Bet šeit ir ļoti būtiski, man liekas, arī ņemt vērā to, kurā šajā te izdegšanas pakāpē mēs esam. Sākumā noteikti ir vieglāk kaut ko mainīt, ja tās ir pirmās kaut kādas pazīmes, bet ir daudz grūtāk, un tur jau ir nepieciešama speciālistu palīdzība, ja mums ir tiešām nopietnas jau problēmas ar miega traucējumiem, ēšanas traucējumiem un arī šīm te psiholoģiskām un garstāvokļa izmaiņām. Tad jau tur mans uzskats ir, ka ir svarīgi vērsties pie tiešām speciālistu, kurš palīdz profesionāli tikt galā ar šo te manu sajūtu un spējām mainīt kaut ko savā dzīvē. Es teiktu, ka sākumā vienkārši atļaut sev pelpot, neķerties uzreiz pie vajag kaut ko darīt, vajag izlabot, kāpēc es šādi uzvedos, nav labi, bet vienkārši apsēsties, pelpot un pareflektēt uz to, kas notiek pašlaik dzīvē, kas bija noticis, kāpēc es nonācu šādā situācijā. Un vienkārši atskatīties uz visu un, kā jau es iepriekš minēju, sakārtot prioritātes, kas ir svarīgāk un varbūt kas dod to prieku vai agrāk deva prieku un kāpēc to darīja vispār sākumā, visas tās lietas, kas notiek dzīvē. Un tiešām iedziļināties tajā, kāpēc
un ko es daru, un tad skatīties, kādi ir nākamie soļi, kā atgriezt to, ka ir vēlme to turpināt darīt. Un iespējams arī, kā jau jūs teicāt, atstāt kaut ko, kas nav tik nepieciešams. Manuprāt, arī viena no svarīgākajām tādām palīdzības metodiem ir kopabūšana. Vienkārši nedot nekādas padomas, vienkārši pabūt kopā, pasēdēt blakus, vienkārši palīdzēt to, ka pastāstīt, ka tu neesi viens. Mēs visi bijām jaunieši kadreiz. Mums ir visiem gandrīz tāda pieredze. Varbūt palīdziet vienkārši sakārtot lietas, vienkārši paņemt uz savām plecēm kaut kādas lietiņas, kuras viņš var tagad nedarīt. Un piekritu gan Esterei. Arī par to, ka vajag paskatīties, kādas ir vērtīgākie uzdevumi un kādi mēs varam varbūt šoreiz netaisīt, nedarīt. Diemžēl manā praksēs bieži sastāpos ar tādiem jauniešiem, kuri tiešām viņiem ir izdegšana. Un tur mums jārunā gan ar vecākiem, gan ar jauniešiem. Un kad mēs runājam ar vecākiem, tad pirmo, ko mēs runājam, mēs tiešām piedāvājam speciālistus un vispār atnākt pie ārsta un nodot analīzes, paskatīties, varbūt tur tiešām pietrūks kaut kāda vitamīna, jo tas ļoti, ļoti ietekmē uz mūsu darbu arī, uz mūsu organismu vispirms. Un darba režīms ir arī tas galvenais. Kad mēs runājam ar jauniešiem, tad tiešām mums, ko mēs varam, kā mēs varam izdarīt. Un galvenais, vienkārši, lai viņš saprast, ka viņš nav vientuļš. Tas ir, manuprāt, tas ir galvenais, jo mūsu dzīve, mēs dzīvojam gandrīz sociālas tīklas, bet tajās tīklas mēs tomēr jūtamies kā vientuļi cilvēki. Un šobrīd ir ļoti liela atkarība no gadžetiem, no tīkliem, un, diemžēl, vārds atpūsties tagad nozīmē vienkārši pasēdēt ar mobīlu, paskatīties kaut ko, bet tajā laikā mēs nejūtam, ka mēs atpušamies. Un par to arī jārunā, par tādu mentālu veselību gan skolā, gan mājās, gan ar jauniešiem, gan ar vecākiem. Manuprāt, tāda veida mēs varam kustēties. Paturpinās tomēr, jā. Es nevaru noturēties. Man vienkārši ienāca, gan klausoties Esteru, gan Ellu, man arī ienāca prātā tā doma par, Esteru man tāks pieminēja par to, ko patīk darīt. Tas ir mega būtiski, jo viena no lietām, ko jaunietis vai pusaudzis pamet, ir hobiji un intereses. Un tad ļoti būtiski ir kaut kā dot to atbalstu, lai tieši atgrieztos pie šīm te iepriekš kaut kad viņam svarīgajām lietām, kas rada labsajūtu. Jo hobijs un interesi ir tas, kad mēs darām, un mums tas patīk un rada pozitīvās emocijas. Un tas ir tiešām ļoti būtiski. Un otra lieta, ko varbūt mēģina ieviest mūsdienās arī skolas, es zinu, arī Jūrmalas skolas mēģina pamazām šo te darīt, ir šīs te klusuma istabas, jeb kaut kādas meditatīvās istabas, kur skolēns arī var aiziet un vismaz to starpbrīža 15 minūtes pavadīt klusumā, telefonu atstājot somā un padomāt par sevi, par savām sajūtām. Un vēl viena lieta pie tā, kas var palīdzēt, ir drauga plecs, ko es jau arī iepriekš teicu. Tam nevajag daudz, bet dažreiz ir svarīgi pamanīt to brīdi, kad tavam draugam ir tā grūtība pienākusi, un dar kaut vai aiziešana līdz jūrai vienkārši pastaiga un dot iespēju būt blakus, kaut vai klusējot. Un neko citu arī vairs dažreiz nevajag. Vienkārši būt pieņemtam un nekur nevirzīt šo te draugu, kurš ir iekritis kādā šajā te izdegšanas bedrē, gribētu teikt. Jā, īstenībā jūs visi pieskārāties, un Mārija arī palielam noslēdz ar, varētu teikt, nākamo jautājumu,
Jo, izrunājām situāciju, ka pašam ir gadījusies izdegšana, kā no tās izkļūt ārā. Bet nereti jau var gadīties situācija, ka tieši kādam līdzcilvēkam viņi ir, un tad mēs paši varbūt reizēm jūtamies, ka mēs esam, bez rokām, mēs īsti nezinām, ko darīt. Mēs zinām, ka ir kaut kāda problēma, ka ir cilvēkam grūti, bet ko tad īsti darīt? Kā palīdzēt? Gribās palīdzēt, bet nezinām īsti kā. Varbūt tad situācijā, ka tieši līdzcilvēkam kādam ir gadījies šī izdegšana, un mēs vēlamies palīdzēt, tad kas būtu tie veidi, kā mēs varam palīdzēt? Es teiktu, pamanīt, nevainot un nemudināt uzreiz uz pārmaiņām. Un vienkārši ļaut tam cilvēkam būt un pašam atvērties, sākumā veidot tādu kā uzticību savstarpēju un pēc tam skatīties, jo tas ir, man liekas, ļoti individuāli katram cilvēkam, taču sākumā noteikti veidot to uzticību starp līdz cilvēku un tevi, kuram tu vēlies palīdzēt, un turpināt virzību un nevainot viņu par viņa rīcībām, kuras iespējams ir ārpus viņa iespējām mainīt. Pilnīgi piekrītu Esterai. Jā, tieši uzklausīt un būt kopā, nejautāt varbūt arī. Vienmēr pagaidīt, varbūt cilvēks pats pastāstīs. Jā, galvenais uzklausīt arī. Marīte. Es tikai gribēju piebilst, ka, ja jūs esat tas jaunietis, kuram ir tā sajūta, ka jums viss ir vienalga, tad laikam būtiski, ja tas nav draugs, kuram es gribu stāstīt, bet varbūt tas var būt jebkurš cits cilvēks, kuram tu uzticies. Tas var būt skolotājs, tas var būt kaimiņš, tas var būt, es nezinu, ja tas ir sportists, kāds no sportistiem, varbūt tas ir komandas biedrs, vai krustmāte, vai es nezinu, onkulis vai tante, bet svarīgi laikam, tas, uz ko es vēršu uzmanību, svarīgi ir runāt un neklusēt, kas dažreiz, protams, ir ļoti grūti izdarāms, kad tu esi tādā nomāktības stāvoklī, un tev liekas, ka nav spēka, nav vēlmes neko darīt, bet tas varētu būt arī viens no tiem pirmajiem soļiem, arī kas palīdzētu arī apzināties, ka es esmu nonācis kaut kādā tajā grūtību situācijā, padalīšanās. Jā, tiešām prieks, ka esam izrunājuši par izdegšanu no tik daudz dažādiem aspektiem, kā no tās izvairīties, kā to novērst, ja ir reizi gadījies, kā palīdzēt līdz cilvēkiem. Tādēļ, varbūt vēlētos kaut kāds dzirdēt no jums tādus noslēguma vārdus, jo esam tiešām izrunājuši daudz ko, un cerams, ka arī tiešām bija noderīgi. Tādēļ varbūt kaut kādi ceļa vārdi jauniešiem, ne tikai jauniešiem, arī cilvēkiem, kas skatās šo, kas varētu teikt bijušie jaunieši. Kaut kādi ceļa vārdi, lai varētu uzturēt šo te brīvo ritmu, kas arī mūsu sarunas temats, un dzīvot bez izdegšanas un dzīvot ar pilnu krūti, kā saka. Kas būtu jūs tie ceļa vārdi, varbūt noslēdzot diskusiju? Man jau gribētos aicināt vienkārši ļaut būt sev pašiem un nesekot līdzi kaut kādiem uzstādījumiem no malas. Bet es saprotu, ka tas ir ļoti grūti izdarāms, bet vismaz mēģināt. Nebūt vienmēr uz 100% visur iekšā. Ieskaties spogulī, tu esi vērtīgs. Punkts. Mūsu tāda sarežģītajā pasaulē vienmēr var atrast cilvēku, kam var uzticēties. Un, manuprāt, mums ļoti paveicas. Mēs dzīvojam ļoti skaistā vietā. Mums ir 2 jūras. Viena Rīgas līcis un viena zaļa jūra Priedem. Mums vienmēr ir, kur ieelpot to gaisu, un vienmēr ir cilvēki, kuri palīdzēs. Un Jūrmalā tiešām strādā daudz cilvēku, kuri grib un var atļauties sev palīdzēt pārējiem. Un jaunieši var atnākt
gan uz jauniešu māju, gan pie psihologiem uz konsultācijām, jo tiešām ir ļoti liels piedāvājums. Gan arī skolā vienmēr var atrast gan skolotāju, gan no atbalsta personāla kaut kādu cilvēku, kurš tiešām nepaies garām un palīdzēs. Tad es ļoti ceru, ka mēs to uztversim visi kopā un būsim veselīgi gan mentālajā sfēra, gan fiziski arī. Jā, liels paldies par šādiem skaistiem noslēguma vārdiem. Tādēļ vēlreiz teikšu paldies gan Ellai, gan Esterei, gan arī Mārītei. Un cerams, ka arī skatītājiem gan uz vietas, gan tiešraidē bija tiešām noderīgi. Kaut ko ņemsiet, liksiet aiz auss un varēsim dzīvot brīvā ritmā un neuztraukties par tādām lietām kā izdegšana. Tādēļ, jā, vēlreiz liels paldies un jā. Paldies jums! Jā. Paldies! Paldies.